Labdien! Man ir liels prieks jūs aicināt piedalīties pedagoģa konkurētspējas projekta gada noslēguma konferencē. Domāju, nebūs pārspīlējams teikt, ka Latvijas skola, izglītības sistēma iespējams ir pats svarīgākais nacionālās attīstības un pat arī nacionālās drošības jautājums. Jo tieši Latvijas skolās veidojas mūsu nākotne, tas, kādā sabiedrībā mēs dzīvosim pēc 10, 20 un vairāk gadiem. Diskusijās šoruden ar vairāk kā 700 pedagogiem dažādās Latvijas vietās man un maniem kolēģiem nostiprinājās stingra pārliecība, ka ir nepieciešama organizēt kādu atskaites un izvērtēšanas notikumu, kādu gada konferenci, kurā mēs varētu izvērtēt to, kas ir padarīts pēdējā gada laikā un nospraust nākotnē darāmos uzdevumus, formulēt nākotnes redzējumu par to, kādai būtu skolai un kāda loma pedagogiem šajā skolā. Šī konference, atšķirībā no ierastiem formātiem, nebūs klasisks kongress ar sēdošiem zālē delegātiem un atsevišķiem referentiem. Tieši otrādi mēs aicināsim konferences dalībniekus aktīvi līdzdarboties vairākās paralēli notiekošās aktivitātēs, paralēlās nodarbībās un klasēs. Un paskatīties uz mācību saturu un formu, uz procesiem skolā arī no malas. Tam mēs esam lūguši piedalīties mūsu kolēģus no citām valstīm, kuri sniegs savu redzējumu par pārmaiņu procesiem gan Eiropā, gan konkrēti Lielbritānijā. Mēs ceram arī uz valsts augstu amatpersonu līdzdalību, kas tādējādi pasvītrotu šī notikuma nozīmību. Mēs ļoti ceram, ka šī konference kļūs par ikgadēju tradīciju, ka šādās konferences arī turpmāk mēs varēsim izvērtēt gada laikā paveikto un vienoties par nākošā gada darāmajiem galvenajiem darbiem. Tādēļ mēs ceram uz jūsu aktivitāti un līdzdalību un gaidīsim jūs šī gada 15. decembrī Rīgā.